Sveiks, Elvi! Atkal tiekamies. Šoreiz Mārupē. Tev tāds tirdziņš, ja kādas jaunas galda spēles spēlē. Ja tu gribi to kā galda spēli, tad būs pašam noteikumi jāizdomā. Tad 5 kārtas. Bet, iespējams, vai domino kauliņi. Bet patiesībā nē, tas ir šķircementa apdares dēļ cedrali. Tas nav jauns materiāls, Latvijā jau sev pierādījis, bet nav īpaši populārs. Un tagad viņš ir uzsācis tādu savu uzvaras gājienu. Viņam tas labākais ir tas, ka tas ir ilgmūžīgs, viegli uzstādāms un viegli kopjams materiāls. Visi dēļi ir rūpnieciski krāsot, tas nozīmē, ka mēs krāsai vien varam iedot 10 gadu garantiju. Tev jau te krāsu palēti ir, var izvēlēties, ko grib. Jā, kopā ir 32 krāsas, ir 2 virsmas apdares, gluda un ar koka. Tāpatās mums ir arī ar pusspundi dēļi, tā kā var arī dažādi montēt vertikāli, horizontāli, slīpi. Šis tāds baigi melnais ir. Nevar samiksēt kopā un, ja sagriež mažos gabaliņos, tad var šahu spēlēt, ne? Arī variants. Šeit mums ir kā izvēlēta antricīta tonis, arī visas krūvas, viss ir krāsots. Un attiecīgi redz, šeit ir arī restīta, lai fasāde būtu ventilējumā. Tāpat mums ir pieejami arī visi pārējie elementi, kas ir stūri, logiem, iekšējie, ārējie, viss arī krāsots attiecīgajā tonī, tad, lai tā fasāde būtu, teiksim, vieglāk uzmontēt. Mājas saimnieks Aleksandrs ir noķerts. Sveika, Aleksandrs! Sveiks! Kā tu izvēlējies šo materiālu apšomam? Ceļot māju, izvērtējām visus variantus, gan apmetumu, gan dēļus. Un saliekot katru šī materiāla plus mīnus vienā lapā, tad šīs īpašības kā ilgmūžība, kopšana, cena, vieglā montāža uzvarēja šis. Un montāža arī viegli bija. Mēs šo to visu paši esam izdarījuši ģimeni. Šīm te rokām? Šīm te rokām. Vispār ne būvnieki, bet IT cilvēki. Krāsa arī mazliet tāda nestandarta. Kā to izvēlējies? Krāsa ļoti ilgi domājām, mēģinājām ar gaišām krāsām. Dizaineri beigās izdomāja, ka tomēr tumšā krāsa būs vispiemērotākā, un šī pelēkā ir tīpaši bija vislabākā. Kas bija tāds pats grūtākais vispār pie montāžas? Logu apdars, jo tur bija jāzāģē šaurāks strēmeles garinis. Šis materiāls ir ļoti precīzs līdz milimetram, tāpēc arī vajag visiem zāģējumiem būt ļoti precīziem. Te es tev parādīšu tos stūra profils. Šis ir, pieņemsim, loga stūra profils. Viņš tiek montēts šeit pie loga, ņemam 2 dēļus un laižam viņu šādi klāt un veidojās stūris. Tad te ir, pieņemsim, iekšējie profili, savienojumu profili, arī pieņemam startu profils, lai uzsāktu. Tā kā pa visiem elementiem ir padomāts, lai to darbu tiešām atvieglot cilvēkam. Šeit arī restīte, ko minēja, lai nodrošinātu ventilāciju fasādē. Un arī, lai nelīstu kukaiņi, žurkas. Bērnībā mums bija tāda spēle, ka ar bumbu sita pa sienu. Šis materiāls izturēt. Saimnieks mums ir atļāvis bumbu uzspēlēt, tā kā pamēģināsim. Galīgi nav apaļ. Tas jau interesantāk spēle padarīs, jo viņa atliks, ka tu nezini, kur. Tā kā mēs to mācīsim, mēs regbiju bumbu taisiesim varbūt kur mazāk logu, lai... Tas būtu prātīgi. Lai nesanāk, kas ko negribam. Paņem bumbu vienā rokā, ar otru roku tikai pietur, lai viņi nenokrīt. Un met pa sienu. Jā. Kā redz, fasāde nevar sasist ar bumbu, bet pat, ja tev tas būtu kaut kā izdevies, tu mēst ar lielu akmeni, tad tāpat to vienu dēli, kur tu būtu salauzis, arī varētu nomainīt. Un tā esam beiguši spēlēt. Iespējams, ka Latvija ir zaudējusi vienu no labākajiem nākotnes regbija spēlētājiem – mani.